Kā tikt pie kuģošanas prakses un iemaņām? Senos laikos mēs krāsojām apakšu, kasījām krāsu un par to mūs pavizināja. Nav nekāda burvestība. Vislabākais veids, kā tikt pie prakses, ir pavadīt laiku uz ūdens. Un nevis pēc iespējas ilgāk, bet pēc iespējas biežāk. Tātad mums ir svarīgi pēc iespējas vairāk iziešanas no ostas, dažādi laikapstākļi, dažādas laivas, vienkārši būt apritē pēc iespējas vairāk un biežāk. Skaidrs, ka arī noieties attālums spēlē lomu, tomēr jūs taču piekritīsiet, kad ir atšķirība, vai mēs ar mašīnu dodamies no Rīgas uz Daugavpili un atpakaļ, vai šo pašu attālumu vizinamies pa Rīgu. Tā kā daudzos īsos braucienos. Tā pareiza atbilde droši vien būtu kombinācija. Cik ilgs laiks ir vajadzīgs, lai katrs sakrāta sev nepieciešamo pieredzi, to jau katrs pats jūt. Bet kaut kāda sajēga sāk parādīties apmēram pēc mēneša kuģošanas. Tādi jau pats sāk likties, kad jau kaut ko sāk saprast. Patiesībā jau nav nekas tur baigi jāizgudro. Paņemam pa piemēru mašīnu. Cik jūs ilgi braucāt ar mašīnu, kamēr sākat justies, ka kaut kā jau varu tikt galā. Ar laivu līdzīgi. Stundas ir stundas, reizes ir reizes un attālums ir attālums. Princips jau ir līdzīgs. Ar jebko, arī ar velosipēdi.